Bet man liekas, no vārdiem ķeramies pie darbiem. Nu, ko es te runāšu, pirms ķeramies pie darbiem, iepazīsimies. Mani sauc Kaspars. Kā sauc jūs? Tātad, mani sauc Kaspars, un jūs man atbildat, kā sauc jūs visareizē. Mani sauc Kaspars, un jūs sauc? Īsti nebija. Pamēģināsim vēlreiz. Mani sauc Kaspars, un jūs sauc? Tā kārtīgāk, spēcīgāk, kā Liepājnieki, kā Liepājas vējš ar ingiesiem. Mani sauc Kaspars, un jūs sauc? Tagad sapratu. Andris Inesa vispārējais. Vairākus vārdus dzirdēju. Iepazinušies esam, tas nozīmē, jūs paspējāt piefiksēt visus vārdus, ar to mums vairāk nav jānodarbojās. Atklāsim pasākumu. Esam gatavi atklāt, lai to pasākumu atklātu, mums ir vajadzīgi īpaši cilvēki. Kā jūs zināt, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir tā, kas arī šeit ir attīstījusi, un šodien mēs varam vaļā biznesa inkubātoru. Tāpēc šeit priekšā es aicinu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktoru Andri Ozolu. Labdien, mēra kungs, labdien, liepājnieki, dāmas un kungi, un, protams, arī jaunie un topošie uzņēmēji. Pats vārds inkubātors jau droši vien daudziem kaut ko pasaka, vai vismaz asociējas ar to, ka kādam jaunam cālēnam šeit būtu jāļauj izšķilties no oliņas, un tad, ja cālēns aug un tiek drusku piebarots, gan no paša biznesa, gan no valsts puses nedaudz un no domas, tad būtu jāizaug vistai un vistiņai. Tad, kad tā vista paliek tā reknāka un lielāka, kā te dažas jau nosauktās, tad droši vien tā kā no inkubātora jāiet lielajā dzīvē un pašiem jāattīst savus biznesus. Liepājā ir daudz radošu uzņēmumu. Liepājā pat ir raksturīga, gan bija raksturīga ar izteikti lieliem uzņēmumiem, tagad pa kādu ir kļuvis mazāk, bet Liepājā ir raksturīga ar to, ka gan radošajās profesijās, kas ir tādas tradicionālas kā mūzika, piemēram, māksla, arī citkārt, arī dizains, ieņem īpašu lomu Latvijā. Šeit es skatot, ka ir mana kolēģe, kas Rīgā vada radošo industriju, tieši radošo industriju inkubātoru Liepājā, un arī šeit droši vien ar tādu kāru acis skatās, ko tad dos liepājnieki ārā, bet šajā inkubātorā, protams, nav domāts atbalsts tikai radošajām profesijām, bet jāatzīst, ka vispār radošums biznesā ir raksturīgs. Man maz varbūt piemēram, es reiz piedalījos vienā konferencē Zviedrijā, kur uzstājās tāds nopietns vīrs par radošumu jebkuru un lika pacelt roku visiem, kas ir radoši savā darbā. Vienalga vai operatori, vai politiķi, vai pašvaldības pārstāvji. Es gribu tā pajautāt, kas no jums ir radoši, jūtās dzīvē radoši? Ulrik Mērkungs, jūs esat radoši? Es radoši. Vispār no Liepāja ir radoši. Pacinām roku, kas jūt, ka ir radoši? Es aizrūku. Visi ir radoši. Un tajā Zviedrijas konferencē viens vīrs neceļ roku. Viņam tas vadītājs saka, kāpēc jūs neceļ, jūs neesat radoši? Viņš tā, tā. Ja varat, pa ko jūs strādājat? Viņš tagad, I'm director of Swedish nuclear plant. Es esmu Zviedrijas atomreaktora direktors. Un tad mēs sapratām, labi, kāds varbūt mazāk radoši. Bet lai viņš dara savu darbu. Bet šī mājā gan mēs gribam redzēt tos radošos, te tā koprates telpa, kā jūs droši vien sapratāt. Un arī tā komanda Liepājā uzreiz ar 3 cilvēkiem ir, kurus es tā jums gribu drusku atrādīt, kur Atis, rekur, tad ir Toms un Andru. Un tad no Rīgas mēs arī drusku daži esam sabraukuši apsveikt tieši inkubātoru, bet mēs ceram, ka tieši būs tā vieta. Tusiņš, es gribēju no šī vārda iet prom, arī tāds zināms radošs tusiņš un arī konkrētība, kur var dabūt atbalstu gan no pieredzējušiem bukiem, no mentoriem, gan arī kādu naudisku atbalstu savai lietai. Šodien es gribu uzdāvināt šahu, padod man uz spēli. Man šķiet, ka Liepāja ir zīmīga ar to, ka notiek lielākais šahu turnīrs vasarā valstī Liepājas rokā, kas ir, bet te ir mājiens šajā, ka, lai tie mūsu darbinieki, kas strādā arī neaizmirst radošumu un rotaļīgumu savā darbā, un arī strateģisku domāšanu, jo bez tā strateģiskās domāšanas nekas labs nesanāks. Tāpēc, Ati, es gribu tev atklājot, apsveikt tev un uzdāvināt šo spēju.
Paldies! Pirmais apsveikums, kā nākamajam es vārdu dodu, protams, kā Liepājas domas priekšsēdētājam.